skaits ir tik liels, jo beidzās vasaras sezona, pēc tam bija pārtraukums un visi ir noilgojušies pēc turnīriem. Mēs paši arī aktīvi organizējam, piedalāmies telpu futbola turnīros, tāpēc mēs saprotam, ka tas ir labākais veids, kā attīstīties šeit Latvijā mūsu apstākļos. Tas ir arī labs veids, kā pilnveidot puišus tehniski un arī taktiski. Jums, kā trenerim, kāds ir primārais rezultāts vai varbūt kaut kādas lietas? Protams, izaugsme. Katram vajag, mēs izmēģinām spēlētājus, kuri, teiksim tā, ja vajadzētu spēlēt uz rezultātu, varbūt ne visi spēlētu, bet mēs nespēlējam uz rezultātu. Mēs spēlējam, lai visi piedalās, lai katram ir pieredzīti uzspēlēt turnīrā, lai katrs var attīstīties, lai katrs var izbaudīt, kā ir iesist golu vai zaudēt golu, bet lai dabūtu tās emocijas. Man ir daudz bērnu, un lai būtu visiem iespēja uzspēlēt, es pārnesu, man ir 12-13 gadiņi, es pārnesu 12 gadu komandiņu pa 11 spēlēt, pa 12 spēlē otrā komandiņa, pa 13 gadu, bet bērni kļūst arvien vairāk, viņiem jādod iespēja spēlēt. I cheer for the Kangaroos. The son of one of my friends is playing at the Kangaroos with number 88, Macis Frelis, and he's the best, you know. Mēs atbalstam RFS, ja? Saki RFS! Jo? Jo mums tur brālis spēlē, ja? Kas tieši sarežģītāks spēlējot iekšā? Ir mazāka bumba. Sarežģītāks, man liekas, ka lielais futbols. Tur tā kā vairāk taktiski jāspēlē, jā, fiziskais, bet futzālā te ir vairāk tehnikas un ātrums un precizitāte. Šeit ļoti intensīvi viss notiek. Tā spēle notiek daudz ātrāk, kā bumba ir smagāka. Un tad mēs varam palielīties citiem komandas zainiem, ka meiteni spēlē, un mēs esam labāk par viņiem esam. Gribu pateikties, liels paldies Rīgas Futbola Federācijai par šo iespēju, jo šobrīd notiek starpsezona, ārā ir sniegs un lieliskā iespēja bērniem spēlēt turnīru iekšā telpās, labos apstākļos, krāt pieredzi, spēlēt ar citiem klubiem un baudīt futbolu.